Un šodien es gribētu parunāt par jaunumu, kas no Vācijas nāk. Tas ir pašizlinošais grīdas sastāvs hidroizolācija 2:1. Ļoti aktuāli tas būtu, es domāju, kad visvairāk pie renovācijām iedomājieties mājā pagrabā grīda mitra. Es teikšu mitra, neteikšu slapja, bet jā, nāk kapilārais mitrums uz augšu, kaut kas ir jādara. Ir daudz variantu, kā teiksim, to panākt visu ar ļoti smagām tehnoloģijām. Savukārt šīs produkts atvieglo to visu tādā piegājienā, kad nogruntējam grīdu ar atbilstošu grunti un sajaucam materiālu ar ūdeni, iestrādājam slāņu biezumā no 5 līdz 30 mm. Tad maz piebildīti, kā plus šim materiālam viņš ir cilvēku plūsmas noslodzē gatavs. Tātad tas ir gala pārklājums. Viņu nevajag pēc tam neflīzēt, neklāt kaut kādas segums virsū. Jūs varat mierīgi ieliet grīdu, pagaidīt, kamēr viņi izžūst un sāks viņu droši eksploatēt. Jā, parasti šādā situācijās, kad jums pagrabā, pieņemsim, ka tas ir pagrabs, jā, un ir kapilārais mitrums, jeb vienkārši mitra grīda. Klasiskā situācijā mēs veiktu tādus darbus kā virsmas attīrīšana, hidroizolācijas ieklāšana. Tātad mēs pagaidītu, kamēr viņi izžūst, un pēc tam hidroizolācija būtu jāpārklāj ar kaut kādu no grīdas kloniem un jāveic kaut kāds flīzēšanas darbi, kas ir gan darba ietilpīgi, gan smagi un arī laikietilpīgi. Savukārt, izmantojot šo materiālu, jūs šos visus procesus izbēgat un panākam tikai to, ka attīram virsmu, sagruntējam grīdu, pagaidām, ka grunts nožūst, sajaucam šo te materiālu ar ūdeni, tā kā viņš ir pašizlīdzinošs, daļa darba viņš izdarīs pats, vienkārši izlējam uz grīdu, iestrādājam atbilstošai kārtā, pagaidām, kad izžūst, mums grīda ir gatava tiešām eksploatācijai. Mums vairs nav jādomā par kaut kādiem grīdas segumiem, mēs varam viņu droši eksploatēt. Jā, un tāpat gribētu piebilst, ka ļoti svarīgi materiālu iejaukšanai ar ūdeni ir tiešām dozēt ūdeni. Dozēšanai izmantojam tomēr mērtrauku, kas ir daudz precīzāks nekā tautā, kā mēs sakam, paņemam spainīti, atmēram ūdeni, ievelkam ar marķieru līniju. Tas neiet cauri. Vajag tiešām precīzi dozēt ūdeni, jo pretējā gadījumā pārdozēta ūdens daudzumā tas materiāls nestrādās. Tālāk pāriesim mēs pie praktiskās sadaļas. Materiāls tiek sajaukts ar ūdeni, atnes šurp un iestrādāsim uz šīs virsmas tā, lai mēs redzētu, teiksim, gan plūstamību, gan kā materiāls klājās un kā ar viņu strādāt turpmāk. Kamēr materiāls tiek gatavots un sajaukts ar ūdeni, pa to laiku pastāstīšu par tādu skaistu lenti, kas stāv uz galda. Mēs viņu saucam par robežu barjeru. Ļoti ērti izmantojama pie pašizlinošo grīdu iestrādes, kā piemēram minēt durvju aili, ka jums vajag ieliet tikai vienu telpu un vajag norobežoties, teiksim, durvju ailē. Pārsvarā to būvobjektos vīri dara, ņem kaut kādus ģipskartonus, profilus, skrūvē klāt pie grīdas un taisa kaut kādu darba ietilpīgas procesiņus. Mūsu gadījumā mēs piedāvājam tādu 15x15 paralonu lentu, pašlīmējošo, noplēšam nost apakšiņu. Kā jūs redzat, uz šī piemēra mums vajag norobežot, mēs viņu pielīmējam un skaisti un ātri norobežējam malu. Tā, lai pie materiāla iestrādes nekas mums netecētu cauri. Kā jūs redzat, viņu var pagriezt 90 grādos pat un turpināt līmēt uz priekšu. Pie materiāla iestrādes nazis nav vajadzīgs, mēs varam vienkārši ņemt ar pirkstiem pārplēst pušu, savienojam šeit kopā un pielīmējam pa maliņu. Viss, kā jūs redzējāt, laiku neaizņem absolūti nemaz. Robežu barjera ir uztaisīta, pēc materiāla iestrādes, pēc tam vienkārši mēs viņu no grīdas noplēšam nost. Mums viss ir skaisti. Kolēģi man tikko atnesa sagatavot materiālu spainī iejaukt, tātad es vienkārši viņu leju uz sagatavotas virsmas, tā kā mēs to daram ar pašizlīdzinošajām masām. Kā es minēju, iestrādes slāņu biezums ir no 5 mm, tātad ļoti plāns līdz pat 30 mm, ko es uzskatu par diezgan jau biezu kārtu. Tas apliecina to, ka jūs varat nelīdzenu grīdu skaisti izlīmeņot, dabūt līmenī un plaknē. Lūk, pa lielam darbs padarīts. Un informāciju par šo materiālu mēs varam iegūt mūsu mājaslapā lv.weber.